čau! Hello! Ir 1. decembris, kas nozīmē? Vlogmas sākums. Jej! Mēs esam pašlaik atnākuši uz Lido un paskatīsimies, kādas dekorācijas šeit šogad. Izstās jau ļoti smuki. Ir daudz labāk jau, kā pagājušajā pēc pirmajiem iespējām. Jā. Man kājas Ziemassvētku bikses, kas nozīmē, mēs dekorējam dzīvokli. Beidzot, jau ir decembris. Cik ilgi mēs to esam novilkuši, bet today is the day. Man apkārt, visapkārt dekorācijas. Vienkārši jāsāk. Jādekorē. Mēs pielikām plauktu, beidzot. Gan šeit, gan pie ieejas. Man ir vēl viena vieta, kur dekorēt. Un šogad es šeit domāju likt savu balto namiņu ciemu. Ļoti priecīgi. Labi, sākam.
dzīvoklis izdekorēts. Es esmu ļoti priecīga par to, kā izskatās. Vienīgā lieta, es esmu reāli visas savas dekorācijas izlikusi. Tik ļoti izlikusi, ka man nav pietiekama dekorācija, lai es varētu savu ofisā ielikt pie datora kaut ko. Viss ir vienkārši izlikts, vai šeit viesistabā vai virtuvē. Nu labi, vienīgā lieta, kas ir ofisā, tā ir IKEA zvaigzne, bet tas ir viss. Varbūt kaut ko mazu varētu nopirkt vēl. Padomāšu par to. Bet es esmu ļoti priecīga, kad es varēju izmantot savas Luna ēda kāju statīvam. Es ļoti priecājos, ka es varēju izmantot savas pagājušā gada veidotās dekorācijas. Tieši virtuvē savus mazos zīmētos piparkūku mājiņas un vīriņus un visu kaut ko. Un manuprāt, tas ļoti smuki. Jā, šogad beidzot var izmēģināt ar virtenēm. Man liekas, tas pa lielam tieši dekorācijas ziņā bija vienīgā tāda lieta, ko es pirku. Labi, eglē vēl rotām, bet tieši dekorācijas es, manuprāt, esmu ļoti maz šogad pirkusi. Par ko Roberts ļoti priecājās. Bet jā, mums ir palikusi viena lieta, ko mums vajag vēl izdarīt. Tā ir eglē. Mēs viņu šovakar izliksim, bet dekorēsim tikai rīt. Mēs vienkārši gribam redzēt Norī reakciju uz egli. Viņš tepat uz gultiņas vēl čuč. Es gribu redzēt, kā viņš reaģēs, vai viņš būs ļoti interesēts, vai viņš ēdīs, vai viņš gribēs spēlēties. Un tādu tā kā terapiju uztaisīt. ja viņam pārāk ļoti patiks, mums vajadzēs viņu pabiedēt ar to egli, pabakstīt vai kaut ko izdarīt. Jo es tiešām negribu, lai daļu Norī mēs nevaram izlikt egli. Un es domāju, Norī ir mierīgs kaķis, gan jau, ka netrakos dēļ egles. Labi, pakojam ārā mūsu jauno šī gada pirkto egli. Manuprāt, ļoti skaisti. Tā vārds. Jā, viņa izstāsta tik daudz kuplāka. Es varu ielikt bildi, kā izstījās pagājušā gada egli. Manuprāt, ļoti redzama tā atšķirība ir. Es gan teicu, ka izmēra ziņā šī ir garāka, bet man liekas, ka apmēram tāpat. Varbūt tas galiņš ir minimāli augstāk, bet vispārīgi, manuprāt, ir tāds pats izmērs. Un tik skaisti tiešām no tāluma. Pat nepateiks, ka tā ir fake egla. Viņa izstāsta tik skaisti. Tiešām. Nu, Norčis. Vēl te čučus dīvāna. Šodien ļoti daudz esam padarījuši. Gan izdekorējām dzīvokli. Iztīrījām, izdekorējām un tagad vēl egli uzlikām. Bet nu šodien nepietiks. Rītdien tad turpināsim dekorēt egli. Esmu ļoti excited. Es arī izvilku gultas veļu Ziemassvētku ar eglītēm, kas ir, bet es viņu ielikšu rīt mazgāties un tad arī uzlikšu šodien nesanāca laiks. Jo šodien mazgājām pa ledu uz priekš dīvāna. Un tagad Norčis. Norčiki. Mazais čuča. Lielais, mazais. Gribu teikt mazais. Viņš tehniklī no visiem kaķiem ir visjaunākais, vismazākais, bet izmēra ziņām viņš ir vislielākais. Viņam ļoti patīk dīvānā, viņam ļoti patīk mūsu gultā gulēt. Kā jā, šodien daudz padarījuši. Es vēl neesmu pārliecināta par tām zvaigznēm. It kā patīk, it kā nē, es nevaru izlemt. Bet šī ir tikai bāze, jo man ir padomā pāris DIY projektiņu, ko es esmu redzējis tik tā kā. Ir tie tā kā no aiņošanas papīra taisītās tās ķēdes. Garlands angliski. Chain garlands, tā laikam viņi saucās. Es domāju uztaisīt tos pāris, jo es gribu gan šeit pakarināt, gan uz loga. Un šeit, es domāju, sataisīt sarkanas bantītes. Tāds more elegant izskats būs. Manuprāt, tām pērlītēm. Jau tagad ir smuki, bet bantītēm būs vēl smukāk.
Jā, tā pilsēta, tas, ko es iedomājos. Mazliet neiznāca, bet tās mājiņas pazūd tajos zaros. Meža pilsēta. Mežciems. Nu, bet izstās smuki. Izstās tiešām smuki. Ja vien man būtu kaut kādas gaismiņas, ko tur izlikt. Bet te jau redzēs, vēl ir laiks, lai pielabotu. Bet jā, labi. Šodienai laikam viss esam ļoti daudz padarījuši. Vajag iet atpūsties. Pirmā recepte. Šīs vlogas serijās es jums parādīšu vienu no mūsu pašlaik iecienītākajām receptēm. Šī būs jau 4. nedēļa pēc kārtas, ka mēs viņu taisam. It's that good. Un, ja grib, viņu var uztaisīt vegānisku. Tā kā, ja ir cilvēki, kur neēd gaļu, viņa vispārīgi ir no sākuma vegāniska, bet es vienkārši pati pielieku vistas gaļu klāt, jo tad viņa ir sātīgāka. Un jā, tā ir zupas, tā kā zupas sautējums, tāds mikslis. Bet jā, viņi ir ļoti garšīgi. Labi, es jums parādīšu, kas ir vajadzīgs. Nu, šādi izstās. Viss vajadzīgais. Tātad selerijas, burkāni, petersīļa, kāposts, turku zirņi, vistas gaļa, ķiploks, sīpols, pēra, puse citrona, sarkanās lēces, orgāno, timjāns, miso. Šie ir dārzeņu buljonu kubiņi un kurkums. Un sāls pipars, kas ir parasti visām receptēm. Viss sagriests, gatavs. Tagad jāliek katlā. Pirmais, ko vajag izdarīt, ir apcept gaļu. Lielai mazliet eļu. Uzsildām. Gaļai es jau esmu uzlikusi gan sāli piparus. Un tagad vienkārši mēs iekšā. Kad gaļa ir izcepta, tā ir jāpārvieto uz trauciņu. Tad ielējam vēlreiz mazliet eļu. Un liekam klāt sīpols. Un ķiploks. Tad, kad ir mazliet apcepti, var pielikt klāt burkānus, seleriju. Un kad ir apmaisīts, tad var likt iekšā visas garšvielas. Te ir orgāno, timjāns, kurkums, sāls, pipari. Kad šis viss ir pacepts apmēram 5 minūtes, tad var klāt likt visu pārējo. Kāposti, turku zirņi, lēcas, petersīļi, miso. Un te ir miso klāt pielikts ūdens, lai viņš vēl ir tāds šķidrāks. Un dārzeņu buļļons. Un visu apmaisi. Kad viss ir apmaisīts, varam likt atpakaļ vistu un apmaisīt vēlreiz. Un, kad tas ir apmaisīts, var ņemt citronu un iespiest sulu. Un apmaisīt atkal. Un tad vāra apmēram 25-30 minūtes. Kad ir pavārīts, tad var slēgt ārā un paturēt vēl 5-10 minūtes un tad var ēst. Bet ja ļoti nevar nocēsties, var jau ēst. Ir vienkārši forši savalkās. Nu, ir gatavs. Varam ēst. Teistas tam pat nav jēgas. Manuprāt, visu izsaka jau tas, ka šī 4. nedēļa, kad mēs taisam šo recepti. Bet tur ir tik daudz labas lietas priekš tavu vēdera. Ir daudz visādi dārzeņi, kas palīdz visam pārstrādāties labāk. Vispār ir ļoti laba zupa. Ļoti garšīga. Vienalga, vai ir vegāniska vai nevegāniska. Tiešām garšīgi iesaku pamēģināt. Mazliet karsta vēl. Vēl labi. Es nezinu, kā. Nu. Un tagad es esmu priekšā eglai. Can't have a good angle. Ok, labi. Ir pienākusi tā diena, un mēs sākam dekorēt eglīti beidzot. Bet pirmais, kas ir jāizdara, ir jāieliek mūsu incandescent lights. Tā bija pareizi. Šīs nav LED gaismiņas, basically. Šīs ir tās foršās, nostalģiskās ar silto toni gaismiņas, ko mēs pagājuši gadu nopirkām, un es joprojām ļoti priecājos par to. Liekam virsū.
gaismiņas saliktas. Tumsā, protams, daudz labāk izstāsta. Bet tagad varam ķerties pie pašām dekorācijām. Man ir pāris nopirktas šogad papīra dekorācijas no Ikea. Es domāju, ka varbūt pamēģināt šitādas arī iekanāt. Man ļoti patīk arī šīs končas, bet man liekas, es šīs končas varbūt pakarināt virtenēs. Man liekas, iztiktos interesanti vai tur pie tām zvaigznēm. Bet jā, jo man liekas, viņas bija diezgan tādas palielas. Bet jā. Izstās, manuprāt, tik skaisti. Reku saliku vienu no končām. Man liekas, ka tiešām būs vīk pa lielu priekš šīs egles. Šītais turēs labākā. Luncis. Eglīte pabeigta. Manuprāt, izstās ļoti smuki. Nekad neesmu eglīti pielikusi tik pilnu mantā, bet, manuprāt, ir ļoti forši. Un Monai ir ļoti patīks ar viņas sēdēt. Viņai laikam tas audums patīk. As long as she's not playing with the toys, playing with the ornaments, it's fine. Man liekas, viņai tā fāze ir mazliet pārgājusi, ka viņa grib spēlēties. Man visvairāk pavēl pa Norī. Likās, ka viņam neinteresē vispār, bet pēc tam vēlāk vakarā, kad mēs jau beidzām filmēt, viņš sāk graust apakšējos zarus eglai. Un tagad ir nostājējis. It kā nav vairāk baigi izrādījis interesi. Bet nu, tad jau redzēs, kā būs, ka tagad ir ornamentiņi ielikt. Šodienai pabeigts. Es arī ieliku, var parādīt. Ieliku arī šeit plastakas sanāk. Manuprāt, izstās ļoti forši. Bet jā, eglīte pabeigta. Esmu ļoti priecīga. Un tagad varu iet turpināt strādāt pie dāvaniņām. Es iesāku tās mazās dāvaniņas, ko es taisu. Es vēlāk parādīšu. Un vakar es pat turpināju. Atradu laikam veidu, kā ātrāk to darīt. Un jā, kā tā. Jāiet uzsildīt karstvīns. Robertam smaids līdz ausīm uzreiz. Lūdzi, tev arī patīk egle. Man liekas, viņa pārto pa mazo Robinu. Pa mazo dusmu. Baltā Robina mazais dusmu mākonītis. Viņa tiešām, man liekas, no Robinas esam mācījusies. Viņš sēž un vecums atnācis, vairs nav maziņš. Tīneidžeris un trakotājs. Par ko es vairāk priecājos tas, ka viņi sākusi sēdēt mums klēpī. Lai gan, man liekas, tas ir tāpēc, ka ir vēss. Bet viņa sēž klēpī, jo pirms tam viņa nevarēja. Viņu paņēma, viņa gribēja uzreiz prom iet. Un tagad viņa ir sākusi pati nākt un sēdēt klēpī, kas ir forši.
darbs pabeigts un sagaidu braukt uz Multumu, jo long story short, Roberts man atveda no Zviedrijas marcipānu, un man viņš ļoti garšoja, un mēs atradām, ka var to pašu marcipānu nopirkt pat Latvijā, Multumu veikalos. Mēs brauksim uz Multumu, un pie reizes arī ielikšu pakumātā Vinted paciņu. Un mēs beidzot iziesim no mājas, ne tikai mājā filmēsim. Hello. No. Goodbye. Jā, labi. Taisamies un brauksim. Esam izčamājušies no mājas un tagad dodamies uz Multumu. Un ļoti ceru, ka tur būs tas marcipāns. Kā mēs nosūtām paciņu? Jā, pat viegli. Paka nosūtīt, tagad varam iet meklēt marcipānu. Un te ir arī garšīgās dateles. Vismaz tā saka, ka ir garšīgas. Mēs paņēmām šādas gingerbread un cinnamon bun. Un šitās candy cane liekas interesanti, un neņemsim. Nu, esam atpakaļ mašīnā, parādīšu fiks, ko nopirkām. Gājām tikai pēc marcipāna, bet tad, jā, es ieraudzīju šīs dateles, pa ko visi ļoti fano. Visi lielie influenceri taisa reklāmas viņiem. Bet, nu, mēs pagaršosim šīs vairāk kā Ziemassvētkiem. Vilkām abas divas, gan cinnamon buns, gan gingerbread. Likās ļoti interesants. Šīs tieši neesmu vispār mēģinājusi, bet būs interesanti. Tad mēs paņēmām Pringles, Black Truffle, tad ir pie pašas kases gājām, tur šitais bija lētāk. Finger licking braised pork flavor. Tas ir kaut kāds cūgaļa. Un tad, protams, ir šie marcipāni. Roberts man bija tieši šo nopircis. Mums mājās vēl ir, mēs nopirkām vēl vienu, lai mēs varam Ziemassvētkos uz galda izlikt, jo šie ir ļoti garšīgi. Šeit cena bija, tieši šiem bija 7,99, ja nemaldos. Jā, 7,99, cik tu Zviedrijā, cik pirka ap to? Lētāk. Lētāk. Un tad ir 5 vai 4 kaut kādi. cherry in rum. Šis ir ļoti interesants. Šis bija 8 ar kaut ko. Un tad ir zemeņu marcipāns. Un man tas, ko es ēdu, ko Roberts bija nopircis, bija plūmi, un tas bija ļoti garšīgs. Viņš šeit arī bija, bet mēs nepaņēmām, vienkārši paņēmām jaunus, ko neesam mēģinājuši. Mājās taisīsim teistus. Tagad braucam ēst vakariņas. Restorānā Hesburgers. Tas ir restorāns. Nu, jā. Nav melots. Ziniet, kas ir smieklīgi? Kad tas bija vakar un aizvakar, skatījos savus iepriekšējā gada vlogmas video, jo es meklēju recepti. Un mēs pagājušajā gadā arī bijām tieši uz Hesīti, un arī bija tas pats zivju burgers. Tā kā šogad atkal ir decembris un atkal ēdam zivju burgeri. Ļoti Ziemassvētku tematikā ēdiens. Un vēl, ko es paņēmu, ir sojas nūjiņas. Šie man agrāk ļoti patika. Mēs ļoti ilgu laiku neesam ņēmuši. Palika bez. Vai kāda mērķa? Big daudz majonēzes salikta. Tā ir pēc kā pagājušajā. Mazliet savādāks liekas. Vai tu neatceries, kāds ir pagājušajā? Es varu piekrist tam, ko es teicu pagājušā gada video, kad garšo mazliet pēc zivju nūjiņām. Un nav tik traka zivju garša. Man tīri labi patīk, nav slikta. Nu, ko tu teiksi? Ēst var. Robertam zivis tā nepārāk. Nav tas favorīts. Bet sushi un sushi beigtu ēd. Un krabi Norvēģijā arī ēdi. Bet zivis neēd. Zivis nē. Visu apēdi. Zivis neēd, bet visu burgeri. Gribi? Nu ētu jau mutēji. Nu, visu nē. Tu teici, ka tu gribi nokosties, nevis visu apēst. Nokosties pusburgeri.
Tu tā godīgi pusā pēdi, ka es uztvēru to, ko var ēst. Un tu varēji pārjautāt. Cita soja. Liekas savādāk, kā es atceros. Un arī nav labi izcepti, viņi mīksti ir. Parasti viņiem... Viņam kaut kāda pipara garšviela. Nē, garšviela ir bijusi vienmēr, bet viņi bija kraukšķīgi. Atceries? Pamaz krāsni redzējuši. Bet garšas ziņā arī liekas savādāk. Kas man visvairāk no hesīšu pietrūkst ir mozzarella stiki. Viņiem bija tik labi mozzarella stiki. Es atceros to vienu vasaru. Mēs viņus visu laiku ņēmām. Esam pēduši un izdomājam izmest aplīti pa pilsētas centru. Pastīties, kā ir izdekorēts. Esam aktīvs gads. Esam atbraukuši uz mūsu iknedēļas kārvašu. Roberts paņēmis abonementu un tad cenšamies izmantot to pienācīgi. Paskrāpēt mašīnu. Jā, bet ir ļoti tīri un ir ļoti labi. Vismaz līdz šim ir bijis. Paturpināt par šo konkrēti šajā, kur mēs braucam, izskatās, ka tās birstas ir tīri labas un ļoti neskrāpē mašīna. No silikona viņas ir. Jā, un nav tā, ka tur momentā viss virsbūs saskrāpāt. Jā. Jau esam 2 reizes bijuši un viss ir labi. Šī 4. 4. Jā, šī 4. Nu, katrā ziņā ziemā man šeit noderīgi tas viss sāļus nomazgāt. Jā. Pavasarī varēsim praktizēties, kā ir pulēt mašīnu. Patīk. Kā bērns sajūties. Tums un tad nāk un prūlis. Minūtes un mašīna tīra. Jā. Es nav lielo dāvanos. Dod. Pasaka, kas te notiek? Esam... Kāpēc es vienmēr rokas vēlēts mērkaķis? Esam atpakaļ mājās un uztaisīsim teistus ar lietiņām, ko nopirkām multumu. Tātad pirmais ir braised pork, kā šašliks, manuprāt. Wow! That's crazy. Tas ir ērti. Yeah, but it's kind of waste of plastic. Šitais man atgādina kaut ko, kas ir rasts bērnībā. Kebaba, Pringles. Bet tāds... Baigs sāc. Jā, tāda salda garša viņam. Otrs ir trifeļu, velvet mashed potatoes flavor. Šim arī vispār. Tik maz. Tāda tipiskā trifeļu garša, kas ir. Nav mans favorīts. Kuras tu vēlēsi? Cinnamon? Oh! Reāli smaržo, tā kā tu ieietu maiznīcā un tur ir uzcepti tikko cinnamon buns. Ļoti garšīgi. Nepatīk? Ne pārāk, bet tā smarža un tas viss atbilst tam, kas tur rakstīts. Jā. Nu, man kā cilvēkam, kam ļoti patīk datels, likās ļoti garšīgi. Robertam datels nepatīk. Bet vienīgās datels, ko viņš var ieēst,
ir tās sour apple un sour cola. Tās viņam ļoti garšo. Ja tu nejūt dateles. Jā, šīm pašā sākumā tu nejūti, ka tā ir datela, bet uz beigām ir tā mazliet dateļu garša parādās. Nu, atveram arī šos. Es neesmu vēl atvērusi, viņi jau smaržo. Oh. Mazliet pēc pumpkin spice smaržo. Šis garšīgā. Tev šis vairāk garšo? Jā. Man šis mazāk garšo. Man cinnamon buns likās daudz labāks. Visu, ko jūt, man liekas, pārsvarā. Tas nav kanēlis. Es neesmu pārliecināta, kura no garšvēlām. Anīs. Bet nav tāds sajūta, ka tu ēstu piparkūkas. Tā nav vanīgs nemaz. Nav anīs. Cigoriņu, sakņu šķiedra. Kanēls, ingvers, kardamons. Kardamons. Vat tas ir tas. Krustmezliņus. Kardamons ir tas, ko es jūtu. Šīs es gaidīju, ka būs labāks. Smaržo labi, bet es saku vairāk pēc pumpkin spice, ka smaržo man. Bet cinnamon buns, tas ir. To noteikti pamēģināt, tas ir ļoti labs. Atvērsim šo. Man marcipans ļoti garšo. Smuki iepakot. Luna zem eglis sēž kā tāda dāvaniņa. Viņa nav dāvaniņa. Nav iepakota. Labi, pieņemu. Man patīk. Tev varbūt plūmi labāk patīk. Brīžiem stiprs tas ķirsis. Jā, diezgan stipra ķiršu garša. Plūmi likās tāds maigāks. Un Bēlīs bija Bēlīs. Bēlīs bija Bēlīs. Bet jā, joprojām patīk. Tiešām visi līdz šim, kas ir pagaršoti un tik labi. Man arī patīk, ka tas marcipāns nav sauss. Bieži vien tas marcipāns ir pārāk sauss un tāds neēdams. Bet šis ir labs. Bet man laikam tas Bēlīs un plūmju kaut kā labāk garšo. Bet šis nav slikts, šis ir arī labs. Man liekas, tur tas rums ir tas, kas to ķiršus garšu pastiprina, jā. Un šitam arī ir strawberry and sparkling wine. Viņi visi ir tā kā ar alkoholu saistīti. Man liekas, tas plūmi arī bija ar kaut kādu viskiju vai rumu arī. Es neatceros. Man liekas, ka viskijs bija. Tas bija labs, to noteikti pamēģināt. Tā kā, ja jūs redzat šitās Anton Berg marcipānus vai man liekas, tur arī bija šokolādes, noteikti pamēģināt pagaršot, ir ļoti labi. Un ja esat Zviedrijā, tur būs lētāk un noteikti arī paņemiet. Jā, mazais teistests. Nu jāiet atpakaļ taisīt. Pie rokdarbiem. Jā, dodas atpakaļ pie rokdarbiem, turpināt taisīt dāvanas. Tā kā tāds vergs. Jau nožēlo. Nē. Vismaz būs kaut kas, ko tu uztaisi. Jā, tas gan. Vienkārši tas pirmais, kad sāc taisīt, ka tu vēl neesi pārliecināts. Jo, pirmais, ko uztaisījām, tas sanāca kā brāķis. Tāpēc labi, ka tas bija ar domu, ka tas būs kā izmēģinājums, nevis uzreiz jau gatava dāvana, ko likt iekšā. Nākamie ļoti labi sanāca. Cik jau ir uztaisīt? Būtībā ir 3. Viens ir brāķis, otrs ir pabeigts, viņš ir tikai jāsavieno kopā, lai pavisam vienotā formā. Un 3. ir iesākts ļoti tuvu beigām, es teiktu. Pusē. Vai parādīt, kas tas ir, vai vēl nē? Nē. Nākamnedēļ? Varētu nākamnedēļ, varbūt. Cik noslēpumaini. Tāda dāvana. Jādodas atpakaļ pie darbiem vakara. Un vispār jāsāk editot šis vlogs, lai es varētu svētdien viņu ielikt. Vispār tāds sajūta, ka nekas daudz šonedēļ nav filmēts un darīts. Vismaz mēs izdekorējām. Tas bija, manuprāt, vissvarīgākais, ko izdarīt pirmajā vlogmas nedēļā. Labrīt. Dodamies uz veikaliem. Sākumā uz pārtikas veikaliem. Jā, mēs atradām recepti Ziemassvētku tematikā, kur mēs uztaisīsim saldo. Tas būtībā ir kliņģeris, bet ar tādu interesantu kā dizainu. Es nezinu, kā pareizāk. Jā, un tad vēl mērķis ir aizbraukt uz kādu lielveikalu, vienkārši pastaigāt pa veikaliem, jo mums vajag atrast. Man it kā ir Ziemassvētku džempers, ko es tagad jau esmu uzvilkusi,
bet varbūt jaunu. Mums abiem ar Robertu priekš mūsu Friendsmas ballītes un atrast arī priekš Friendsmas ballītes Secret Santa dāvanas, jo tās mums nav. Vienkārši apstīties, kas ir veikalos un jā. Mūsu riņčikā nav gaisma. Riņčiks izsteigāts. Tagad dodamies, mums vajag uz cenu klubu, jo mēs nopirkām tosteri pirms mēneša aptuveni. Un viņš saplīs uz pusēm. Mēs vienkārši taisījām maizītes, viņš pa vidu, kur ir tie, kur ir reņģes, viņš vienkārši salūz. Mēs netaisījām neko tādu, tas bija parasts karstmaizītes. Bet jā, ceram, ka dabūsim naudu atpakaļ, jo to pašu tosteru mēs negribam. Drīzāk iepirksim kādu citu. Un citur, jā. Ja tas veikals varas cietu. Cerams, vismaz dabūsim kaut ko atpakaļ. Būtībā pasūtīja mūs. Labi, nē, tā nav. Pateica, ka vai viņi sūta uz servisu, vai arī mēs paši aizvedam uz servisu, bet beigās vajadzēja laikam dot, lai viņi sūta, jo tie darba laiki tikai darba dienās viņiem, tam servisam, no 9 līdz 6, bet labi, laikam būs vien jāizved. Un tad, jā, viņi tur izvērtēs, kas ir noticis, un tad arī vai dos citu preci vai atgriezīs naudu. Tā kā cenu klubs. Jā, es arī laikam naudu labāk ņemtu, nevis to pašu preci atpakaļ. Ja pēc 5 reizēm saplīst, tad laikam nav laba preci. Tagad dodamies uz Maksimu, sapirkt pārējo un tad jau atpakaļ uz mājām. Bijām iebraukuši mājās, nolikām pārtiku un tagad dodamies uz Alfu. Pa veikaliem pastaigāt un pameklēt lietas priekš Friendsgiving. Un tad jau redzēs, kas ir veikalā. Un laiks šodien galīgi nelutina. Ja būtu vēsāks, noteikti sniktu sniegs, bet tagad ir vienkārši tāds pretīgs lietus. Bijām Jānī Rozē. Un tur ir iespējams self-checkout. Nekad tādu nebija redzējusi. Un mēs arī atradām mūsu Friendsmas Secret Santa dāvanas, kas ir ļoti forši. Kas notiek? Veicam finansiāli ļoti labi darījumu. Mums ir PlayStation 5 Pro. Priecīgs? Jā. Tad bija gaidīsim līdz vasarai. Jā, sagaidījām atklājumu. Veikals izsteigāts. Nauda iztērēta. Nauda iztērēta, actually, jo mēs nopirkām plaisu. Mums ir tagad jābrauc uz Oriko viņam pakaļ, jo šeit uz vietas bija tikai tas, kas ir skatlogām, bet mēs viņu negribējām ņemt. Mēs prasījām, vai būs atlaide par to, ka ir no kastes izņemts, teica, ka nē. Pēc, jā, kaut kā,
Pat ja Mēs ir... paši varam atpakot. Nu jā, mēs paši gribam atpakot. Jā, tagad uz Origo braucam pakaļ, jo šeit lika samaksāt, un tad viņi rezervēja Origo, un tad jābrauc tagad savākt. Un jā, izstaigām. Roberts nopirka beigās savu to džemperīti pirmo, ko Sincijā redzējām, jo nekur citur nebija. Es gribēju uz Ārholmā, lai labi, neaizgājām. Jā, tad mēs iegājām Janī Rozē, atradām mūsu Secret Santa dāvanas, abi divi nopirkām. Pat bija izvēle starp Ļoti labi un labi. Beigās mēs esam mazliet pāri budžetam priekš Secret Santa, jo mums budžets šogad ir 10 līdz 15 eiro. Un pa abām dāvanām kopā mēs samaksājām 31 eiro. Tā kā ir mazliet pāri. Iegājām Douglasā, pasmaržojām smaržiņas. Tagad galva dūla no visām smaržām. Es esmu izbrīnīts, ka Euroniksā bija tāda cena. Jā, 700 eiro. Lētāk Amazonā. Jā, Amazonē bija 770. 710 šobrīd. Vispārīgi PlayStation 5 Pro, manuprāt, Latvijā ir ļoti grūti atrast, tā kā, cik ir redzēts, ir tikai parastie plēši. Tāpēc es biju pārsteigta, tiešām pārsteigta par to cenu 700 eiro, kad ir lētāk kā Amazonē. Tā kā crazy un vienkārši nevarējām paiet garām. Jo mēs gandrīz jau nopirkām Amazonē vakar, jo mēs sēdējām, skatījāmies un domājām. Ja tā cena tur jau kāda... Kopš Black Friday. Jā, kopš Black Friday. Laba cena Playsim ir. Tā kā, ja interesē Plays, tad var droši Amazonē nopirkt arī. Nav slikta cena. Jā, labi, tagad uz Origo. Esam atbraukuši uz Origo. Pēdējo stāvu. Pēdējo stāvēt, kas man liekas pat nav īsti stāviet, bet labi. Nav te vietas Origo. Priecīgs? Jā. Nespraudzēs klāt? Viņš pa platu ir. Nu labi. Gan jau neaizslīdēs nekur. Nu jāpako vaļā. Es joprojām nespēju noticēt, kad nopirka. Gudri. A cable. Another cable. No, it's not a cable, it's a remote. Like the others we already have. Wow. Šo galvenais nesajaukt, kad pārdod. Un tu jūtīs, kur ir svaigākā. Es domāju, ka jā. Tagad tas rāda, ka jāgāž otrādi. Get that shit out of here. Nu, ir mazāks. Nu, šis nav uz stenda pirmām kārtām uzlikts. Jā. Bet viņš ir plānāks drīzāk. Debšīka, nu. Jā, nu tāpat pirksta, liksim Jā. plānu. Nu, šāds ir mūsu Playsis. Pirkām viņu tieši, kad iznāca. Mēs bijām vieni no pirmajiem cilvēkiem Latvijā, kas tika pie PlayStation 5, jo pēc tam pirmais... Tad bija Covids un tad bija krīze. Bija Covids, un tad viņus, manuprāt, nevarēja dabūt. Viņi bija ļoti mazā skaitā. Un dārgi. Un bija ļoti daudz pārpircēju, kuri pa 1000 eiro, kas bija fucking crazy, pārdeva. Mēs reāli viņu pa 500 eiro nopirkām. Tā salīdzināšanai. Tā kā viņam bija jāmaksā, jā. Tagad 5 gadi vēlāk un jaunāku modeli paņēmām. Tika.
Esam ceļā šodien. Atkal kaut ko iepirkt. Labi, šoreiz nekas tik liels kā PlayStation. Mēs braucam uz Kalvi, nopirksim kafiju. Sakārdināju Robertu. Viņiem ir kaut kāda Ziemassvētku. Roberts izlēma, ka vēlas. Un tad līdz 6 ir vaļā. Mums ir stunda laiks. Tagad ir 5. Uz centru aizbraukt un nopirkt. Ja nē, tad Dāgens kalnu tirgū. Tur bija laikam līdz 7. Nu, skatīsimies, kā būs. Un tad mums vēl jāatbrauc pie Roberta vecākiem paņemt PlayStation 5 kaste, lai mēs varam ielikt tirgoties. Izlēmām, ka tomēr pārdodam mūsu otru PlayStation. Dalīsim kontroli. Uz maiņām spēlēsim GTA. Nu, es jau ceru, ka šoreiz, kad viņš iznāks, viņš būs uzreiz uz datoru. Labi, braucam. Sapirks ir, mašīnā parādīsim. Būs padzē. Es neko nenofilmēju Kalvai, jo mums tur stāstīja par kafijām, visu kaut ko ļoti interesantu. Bet jā, labi, rādi, ko mēs paņēmām. Candy shop. Marmelāde Lindai. Un... Tums jau parādās. Un Ziemassvētku special. Home is where you belong. Šāds te iepakojums. Bet tur ir iekšā pupiņas, nevis iepakojums. Jā. Pamēģināsim, jo paši diezgan bieži agrāk gājām pirkt kafiju. Tiešām garšīga ir. Un tā arī nekad nesaņēmāmies nopirkt. Šoreiz izlēmām pamēģināt. Žolabi. Skājām. Būs ko pie PlayStation. Labi, tagad pēdējā lieta, kas šodien vēl jāizdara, ir jāizbrauc uz Mārupi, lai varam ielikt pārdoties PlayStation. Un es tad šodien arī sākšu editot video, jo rīt jau sāksim jauno vlogu. Rīt tad arī taisīsim Ziemassvētku kliņģeri. Un iespējams arī aizbrauksim uz Jūrmalu. Tur esot ļoti skaisti saliktas lampiņas un dekorācijas. Skatīsimies, kāds laiks. Ja būs tāds kā šodien, ka līs, tad diez vai brauksim. Bet cerams, ka būs labs un varēsim aizbraukt. Labi. Mēs dodamies. Esam mājās. Izmēģināsim Kalvai nopirkto kafiju. Ir marmelāde. Smaržota koni. Es neesmu tad lielākais kafijas mīlis. Bet es ceru, ka būs labs. Dievs, tik stingrs. Patīk? Jā. Gaišu. Jā. Pakaršosim Kalvas kafiju. Man arī. Šī ir pirmā kafija, kur man ir tikai piens iekšā un nav nekādi saldinātāji klāt, ne sīrupi, nekas. Tā kā tas parāda, cik laba šī kafija ir. Jo man vienmēr, es nevaru iedzert vienkārši kafiju ar pienu, man vajag kaut kādu cukuriņu mazliet vai sīrupu, vai kaut tāpēc arī tik daudz sīrupi. Un šo es varu iedzert, un man tīri labi patīk. Man patīk, tiešām Kalvas kafijas ir tik labas. Šī ir laba. Tagad tieši enerģijai, lai varu editot šo vlogu. Tieši kā laikā būs.
kā to lai noraksturo. Ja patīk salda un maiga kafija, tad noteikti iesakām šo. Šeit ir rakstīts džemam līdzīga tekstūra ar tumšā šokolādes žāvāta augļu notīm, ar paliekošu un saldu pēcgaršu. Pilnīgi piekrīt tam, kas te ir rakstīts. Tā pēcgarša tiešām, man liekas, tāda maiga un salda ir. Es tiešām esmu pārsteigta, ka es varu iedzert kafiju bez sīrupa. Un tiešām liekas garšīga. Bet labi, man patīk. Un tad nākamais, ko izmēģināsim, ir Candy Shop. Nākošajā video. Un tad trešajā video mēs izmēģināsim vēl to kafiju. Šo nopirkām dēļ tās kanniņas, jo būtībā mēs šo varēsim izdzert un tad turpināt pirkt Kalas kafiju un bērt te iekšā. Jo man liekas, var aiziet uz Kalas kafiju ar buņģiņu, viņi uzpildīs. Ja nāsat kafijas dārā kā es, tad šīs noteikti tās, ko varat pamēģināt. Un kas man ļoti arī patīk ar Kalvē, viņi piedāvā uzreiz uz vietas samalt, ja nav opcija kā mums, ka mēs varam paši savā kafijas aparātā samalt. Kā jā, un viņi tik jauki visu. Ja ir kādi jautājumi, viņi visu paskaidro un pastāsta un ļoti forši tiešām. Kādas ir tavas domas par šo kafiju? Vai patika? Ļoti maiga kafija. Es teiktu, mazliet maigāka par Starbucks, ko mēs darām. Tev kā kafijas mīlim patīk? Jā. Šim nevajag likt nekādas saldinātājs klāt. Šim pietiek kafija un piens. Un var izbaudīt tērienu. Vērtēja 8,5 balvas. Iesaku jums arī pamēģināt. Šī nav apmaksāta reklāma. Bet es labprāt. Kafija, ko es varu beidzot ar teviem izbaudīt. Man nepaliek slikta dūša. Vai arī es palieku veca? Nē. Kafija izdzerta. Jānobeidz šis video. Nākamajā video mēs taisīsim dekorācijas. Un iespējams kaut kur aizbrauksim. Milsīgi. Paldies, ka skaties. Neaizmirst uzspiest like, subscribe. Neesmu neko to teikusi. Varbūt vienreiz jāpamēģina. Šim video tad būs viss. Jāiet editot, lai rīt es varu ielikt. Jā, tiekamies pēc nedēļas. Cerams, ka visiem šis laiks paiet bez stresa, jo, veikali jau ir ļoti, ļoti pilni. Un laikapstākļi nelutina, bet, ceram, ka mazliet tomēr vēl uzsniks sniegs un nebūs šāds slapdroņķis. Un jā, labi, viss. Atā. Atā.